Garajos okupācijas gados bija ļoti daudz pretošanās kustību un akciju. Latvijā mēs par ļoti daudzām vēl ilgus gadus nezinājām, īpaši tiem, kas mēs bijām trimdā. Es pat esmu dzimusi, uzaugusi Austrālijā un visu savu apzināto mūžu esmu piedalījusies visādās demonstrācijās. 1974. 5. gadā pret Austrālijas valdības lēmumu atzīt Baltijas valstu iekļaušanu Padomju Savienībā de jure bija viena no lielākajām akcijām. Viena no skaļākajām akcijām Latvijā bija 1963. gadā, kad 5. decembrī Bruno Javovičs uzkāpa radiotornī netālu no Rīgas stacijas, un tad viņš tur izkāra Latvijas karogu. Bija ļoti slidens laiks, kad Bruno Javovičs nokāpa lejā. Protams, ka milicija viņu uzreiz paņēma apcietinājumā, bet nevarēja vairs uzkāpt. Un 2 dienas apkārtējiem latviešiem par lielu prieku plīvoja Latvijas karogs. Atceroties gan Bruno Javoviču, gan neskaitāmos cilvēkus, kas pretojās padomju gados, gan trimdā, gan Latvijā, Okupācijas muzejs aicina jūs atbalstīt akciju par pieminekli svešo varai spītējot.